Es esmu Polīna. Uz Spīdolu atnācu, kad sāku mācīties 7. klasē. Vēlos pateikties Spīdolai par to, ka tā palīdzēja man izprast īstās vēlmes un zināšanas, ko agrāk pat nebiju pamanījusi sevī. Šeit es iemācījos labāk saprast sevi, atrast to, kas man patiešām patīk un kas iedvesmo. Spīdolas skolotāja sniedza man ne tikai zināšanas, bet arī drosmi mēģināt jaunas lietas. Es pie jums mācījos no 7. klases. Kā es esmu mainījusies? Ja salīdzina 7. klasi un 10. un 11. klasi, tad, protams, palikusi salīdzinoši daudz nopietnāk. Zini pati, ko tu vēlies. Es domāju, ka 7. un 8. klasē tu īsti nezināji, ko tu vēlies, un attiecīgi arī rīcība ir tāda. Cilvēks vienkārši iet tur, kur viņam jāiet. Cik gadus jūs strādājat Spīdolā? Es esmu nostrādājusi Spīdolā pilnus 6 gadus, un šis ir 7. Un kā jūs prāt ir mainīsies Spīdola? Man jau liekas, ka Spīdola paliek ar vienu labāka, draudzīgākā, iekļaujošākā, demokrātiskākā un vispār labākā skola. Savu ceļu Spīdolā sāku 2021. gadā, kā 13 gadus veca jauniete, kas vēlējās pārmaiņas mācībās. Cerēju iegūt labu izglītību, atrast draugus un justies droši skolas vidē. Šogad laikā sapratu, ka skola dod ne tikai zināšanas, bet arī iespējas piedalīties pasākumos, attīstīt talantus un iegūt skaistas atmiņas. Skolotāji un klases biedri man devuši atbalstu, kas palīdzējis augt un kļūt pārliecinātākai. Man izvēle nākt uz Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju bija pareiza. Šeit iemācījos būt atbildīga, neatlaidīga un sapratu, ka ar darbu var sasniegt daudz. Īpaši vēlos pateikties skolotājai Dacei Lielancei, kuri jau no pirmās dienas parādīja, ka spēja vairāk nekā pati domāja. Cik ilgi jūs strādājat Spīdolā? Šogad aprīt pilni 10 gadu, kopš es esmu šajā skolā. Kā jūs prāt mainījās skola, kā mainījāties jūs un kā mainījos es kā skolotājs? Skola ir mainījusies. Nezinu, man šķiet, ka tas būtiskākais ir saglabājies. Brīvības gars, tas ir būtiskais, un man tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir saglabājies. Kā esi mainījusies tu? Tu no maza 7. klasnieka esi kļuvusi atvērta, tevi nebiedē skatuve, tev patīk uzstāties, es vismaz tā gribētu cerēt. Kā esmu mainījusies es varbūt sevi esmu atklājusi dumbiniecisko, nebēdīgo un rotaļīgo pusi Spīdolā. Kad es spēju ar pirmo soli Spīdolā, es sajūtu, ka priekšā ir kas liels un nezināms. Taču laika gaitā šī skola kļuva par vietu, kas man devusi ne tikai zināšanas, bet arī draugus un pieredzi. Šis ir jau 5. gads, ko pavadu Spīdolā. Un šodien varu droši teikt, tā ir vieta, kur jūtos piederīga. Katra diena man ir atnesusi ko jaunu, gan izaicinājums, gan gandarījumu un prieku par paveikto. Gadu laikā esmu attīstījusies kopā ar savu klasi un skolotājiem. Kopā esam mācījušies ne tikai no grāmatām, bet arī cits no cita. Esmu kļuvusi drosmīgāka, atvērtāka un jau noticu savām spējām. Īpaši paldies vēlos skolotājai Baibai Akmenei par spēku iedvesmot, iedrošināt un parādīt, ka mācīšanās nav tikai pienākums, arī aizraušanās un atklājumiem bagāts ceļojums. Es pie jums mācījos no 7. līdz 9. klasē. Cik gadus jūs strādājat Spīdolā? Šis ir 7. gads. Kā ir mainījusies Spīdola? Spīdola ir palikusi ar tradicionālām vērtībām, taču vienmēr tendēt uz jauniem izaicinājumiem, piemēram, starptautiskā bakalaurāta programma. Kā esat mainījusies jūs? Es esmu kļuvusi par spīdolieti, neskatoties uz to, ka es tajā neesmu mācījusies, un Spīdola ir mana skola. Kādas pārmaiņas var novērot skolēnos vairāk gadu laikā? Skolēni mainās katru gadu, un katru gadu viņi ir citādāki. Es neteikšu ne labāki, ne sliktāki, bet viņi ir citādāki, kas patiesībā skolotājiem neļauj būt rutīnā ikdienu. Katra diena ir kā jauns foršs izaicinājums vai piedzīvojums. Un kā esmu mainījusies es? Tu esi pieaugušāka, tu esi nokļuvusi līdz 11. klasei, tu skaidri zini savus mērķus, un tas ir ļoti pozitīvi, jo principā tu izpildi valsts
uzstādītos noteikumus par to, ka tu esi jaunietis, kas zina, ko dzīvē grib darīt. Kaut visi tādi būtu. Rekur veidojas lielā krāsa, un tad sāk litīgi hidroksīds